Pirms 4 gadiem Ukraina bija valsts, kas lūdza aizdot raķeti, lūdza atļauju šaut, lūdza atļauju, lai aizstāvētos pret valsti, kas bija iebrukusi viņas mājās. Jo ātrāk mēs saņemsim ieročus, kurus esam pieprasījuši, jo stiprāks būs mūsu pozīcijas un jo ātrāk iestāsies miers. Bet šodien kaut kas ir apgliezies kājām gaisā. Un šajā brīdī spēcīgākā armija uz planētas, Amerikas Savienoto Valstu armija, kopē viņu kara doktrīnu. Jā, tieši to tu dzirdēji – lielākā militārā lielvara vēsturē. Mācoties no valsts, kas pirms 4 gadiem knapi spēja trāpīt mērķim otrā savas robežas pusē, bet galu galā, kā tas notika? Un atbildi slēpjas arsenālā, ko gandrīz neviens nav redzējis tuvumā. Ieroči, kuri teorētiski nedrīkstētu darboties, kuri nav nākuši no miljardu vērtām aizsardzības industrijas milžiem, kuri radušies 3 gadus vecos uzņēmumos, lauksaimniecības dronu rūpnīcās, slēptās noliktavās. Un kas liek otrajai lielākajai militārajai lielvarai pasaulē katru nedēļu piedzīvot pazemojumu? Un visbaisākais nav neviena no šiem ieročiem atsevišķi. Tas ir tas, ko tie pierāda kopā. Jo katrs no tiem pārkāpja noteikumu, ko pasaule uzskatīja par likumu. Noteikums, ka tikai dārga raķete var aizlidot tālu. Noteikums, ka vairāk tērējot, iegūsi lielāku aizsardzību. Noteikums, ka raķetes pārtveršana ar citu raķeti ir pa spēkam tikai 4 superlielvarām un nevienam citam. Un pats senākais noteikums no visiem. Tas, ka vienmēr uzvar lielākais karaspēks. Vienu pēc otra, Ukraina pārkāp tos visus. Šajā mini-dokumentālajā filmā jūs sapratīsiet šo pavērsienu 4 posmos. Pirmkārt, ierocis, kuram pat nevajadzēja pacelties gaisā. Pēc tam aizmugures durvis. Tālāk rozā vairogs. Un visbeidzot, prāts, kas stāv aiz visa tā. Beigās uz galda būs viens jautājums. Jautājums, uz kuru ģenerāļi visā pasaulē izvairās atbildēt skaļi. Un, ja nākotnes karā priekšrocības vairs nebūs bagātākajai pusei, bet gan tai, kas mācās ātrāk. Sāksim ar ieroci, kuram nevajadzētu eksistēt. Pievērsiet īpašu uzmanību šiem attēliem. Jūs skatāties infrasarkano ierakstu. No Ukrainas drona, kas lido dziļi Krievijas teritorijā. Tagad pievērsiet uzmanību. Kad kamera pietuvojas, vai redzat tos tumšos punktus, kas izkaisīti pa fizelāžu spārniem? Tie ir caurumi, bez mitiem nutiem. Šis drons tika sašauts. Tas tika trāpīts. Nav iespējams precīzi zināt, vai tas bija pretgaisa šāviens, vai krievu karavīrs uz zemes, kurš šāva ar automātu gaisā, vai arī abi kopā. Bet svarīgākais ir sekojošais. Viņam vajadzēja būt nokritušam. Lielākā daļa pasaules dronu nokristu. Šīs nē, tas turpina lidot, taisni, stabili. It kā tie caurumi nenozīmētu pilnīgi neko, tas ir absurdi. Tas ir tāds attēls, ko tu skaties 2-3 reizes pēc kārtas, mēģinot saprast, uz ko tu skaties. Jo kaut kas tāds, pēc jebkuras pasaules gaisa spēku rokas grāmatām, tam vajadzētu būt sadragātam uz zemes. Bet tā nav, tā lido. Kad šis video kļuva virāls, reakcijas bija vienprātīgas. Komentāri krājās. Tas ir briesmonis. Izskatās pēc Šveices siera, bet turpina lidot. Tas izturēja pretgaisa ugunskrustu tā, it kā tas nebūtu nekas. Bet stāsts, kas slēpjas aiz tā, ir vēl dīvaināks nekā tas, ko tu tikko redzēji. Jo šim dronam nevajadzētu eksistēt. Un, lai saprastu, kā tas eksistē un kāpēc tas spēj darīt to, ko dara, ir jāuzdod neērts jautājums. Jautājums, uz kuru tikai daži rietumu militārie analītiķi vēlas atbildēt skaļi. Un ja priekšrocība mūsdienu karā vairs nepieder bagātākajai pusei. Šim dronam ir vārds, to sauc E-300 Enterprise. Un šeit sākās daļa, kuru neviens negaidīja. Jo E-300 nav izstrādāts kāda milzīga uzņēmuma no militārās industrijas giganta. Tas nav radies slepenā pētniecības centrā. Tas neradās Ukrainas valdības programmā ar ieguldītiem miljardiem dolāru. To uzbūvēja Aerodrome, mazs uzņēmums, kas dibināts 2018. gadā. Un pirms kara Aerodrome neražoja ieročus.
Tā neražoja militāro aprīkojumu, tā neražoja pat izlūkošanas dronus. Aerodromi ražoja lauksaimniecības dronus. Tos, kas izsmidzina pesticīdus uz laukiem. Tā bija tik mazpazīstama uzņēmums, ka ļoti maz cilvēku Ukrainā zināja par tās eksistenci. Paši produkti nebija pieprasīti, ne pašmājās, ne ārzemēs. Un tieši šis uzņēmums. Mazs, aizmirsts, ārpus uzmanības loka, kas beigās izveidoja vienu no visizturīgākajiem un bīstamākajiem droniem visā šajā karā. Bet ir vēl viena daļa, kas ir vēl neticamāka, jo E300 netika izstrādāts no nulles. Patiesībā tas ir pielāgojums. Bāze ir civilais lidaparāts, ko sauc par Skyranger Swift. Ultraviegls sporta lidaparāts. Tāds lidmašīnas tips, ko amatieru piloti izmanto, lai lidotu nedēļas nogalēs. Ukraiņi paņēma izklaides lidmašīnu, izņēma pilotu, piepildīja to ar elektroniku, piepildīja ar sprākstvielām un nosūtīja lidot 1700 km Krievijas iekšienē. Lai saprastu, kāpēc tas notika, ir jāatgriežas kara sākumā. 2022. gada februārī, kad Krievija iebruka Ukrainā, Ukraiņiem bija milzīga problēma. Viņiem nebija iespēja uzbrukt dziļi Krievijas teritorijā. Ukrainai bija artilērija, bija tuvās darbības raķetes, bija taktiskie droni, ko izmantot frontē. Bet, lai sasniegtu mērķus simtiem vai tūkstošiem kilometru dziļi Krievijas teritorijā, tam gandrīz nekā nebija. Rietumu sabiedrotie bija bruņoti ar tālas darbības raķetēm, kas varētu paveikt šo darbu, taču viņi atteicās nodot šos ieročus. Un kad beidzot tās piegādāja, ierobežoja to izmantošanu. Nedrīkstēja uzbrukt Krievijas teritorijā, nedrīkstēja mērķēt uz to, nedrīkstēja mērķēt uz šito. Ukrainai uzbruka valsts, kas ir tik liela kā kontinents, un tās svarīgākie mērķi sargāja tūkstošiem kilometru liels attālums. Un tai tika aizliegts atbildēt tur, kur tas visvairāk sāpēja. Tāpēc risinājumam bija jārodas no iekšienes. Un tieši šajā vakumā ienāca aerodroni. Uzņēmums nesāka no nulles. Kopš 2015. gada uzņēmums izstrādāja dronus ar ievērojamu kravnesību. Sākumā lauksaimniecībai, pēc tam civilai piegādei. 2017. gadā tika izlaists prototips, kas spēja nest 60 kg. Un šī pieredze, gadus pirms kāds vispār domāja par karu, izrādījās vērtīgākais aktīvs, kāds uzņēmumam bija. Jo inženierijā nest 60 kg pesticīda nav tik atšķirīgi no 60 kg sprākstvielas pārvadāšanas. Kad sākās karš, aerodroni paņēma to, ko jau prata darīt, un izvērsa plašākā mērogā. Viņi paņēma ultravieglo Skyranger Swift, pastiprināja tā konstrukciju, lai tas izturētu lielāku svaru, uzstādīja papildus degvielas tvertnes, lai palielinātu darbības rādījusu, un pievienoja lidmašīnai visu nepieciešamo, lai tā varētu lidot patstāvīgi. Attālināta vadība caur satelītu, autonoma navigācija, datu pārraide reāllaikā. Rezultāts bija E300 Enterprise. Kravnesība līdz 300 kg. Autonomija no 8 līdz 12 stundām gaisā. Pieticīgs kreisēšanas ātrums – 130 km/h. Oficiālais darbības rādījus no 800 līdz 1500 km. Un ar samazinātu kravu vienvirziena misijā ir ziņojumi par lidojumiem, kas sasniedz gandrīz 3000 km. Lai sniegtu kontekstu, tas ir lielāks darbības rādījus nekā daudziem rietumu spārnotajiem raķetēm. Un šeit ir informācija no šiem datiem. Specifikācijām, kas šķiet neliela, bet izrādīsies viena no svarīgākajām visā projektā. Paskaties vēlreiz uz kruīza ātrumu – 130 km/h. Tas ir ārkārtīgi lēni. Tik lēni, ka šķiet, ka tas ir dizaina defekts. Parasts militārais lidaparāts. Lido 3, 4, 5 reizes ātrāk. Un tomēr aerodrome nolēma E300 saglabāt tieši šādu ātrumu. Iemesls? Paturi šo jautājumu prātā. Atbilde parādīsies vēlāk šajā video. Un kad tā parādīsies, tā mainīs to, kā tu uztver šo visu ierīci. Ir vēl viena interesanta detaļa par šo projektu. E300 sākotnēji tika prezentēts uzņēmuma aerodromu kā transporta drons, kravas drons. Lieta, kas paredzēta detaļu piegādei frontē, evakuēt ievainotos, nogādāt apgādes preces.
Dziļā uzbrukuma versija parādījās vēlāk un tika izstrādāta ātri. 2023. gada martā Aerodrome parakstīja līgumu ar Ukrainas aizsardzības ministriju. Sērija veida ražošana sākās, un mazāk nekā gadu vēlāk E-300 sāka parādīties vietās, kurām, kā zvērēja Krievija, nekad neuzbruks. – 2024. gada 2. aprīlī. Tatarstāna, Krievija. 1300 km no Ukrainas robežas. Šāda veida vietu kara rokas grāmatas sauc par stratēģisko dziļumu. Reģions, kas ir tik tālu no frontes, ka Krievi uzskatīja par neiespējamu, ka jebkurš ukraiņu uzbrukums varētu tur nonākt. Lai trāpītu Tatarstānai, bija jāšķērso visa pretgaisa aizsardzības sistēma. Rietumu Krievijas pretgaisa aizsardzība, jāiziet cauri radariem, jāiziet cauri iznīcinātāju bāzēm, jāšķērso Krievijas industriālās sirds. Neviens Tatarstānā neticēja, ka viņi ir apdraudēti. Un tieši Tatarstānā, pilsētā Jalabugā, teritorijā, kas pazīstama kā Jalabugas īpašā ekonomiskā zona, Krievija bija uzbūvējusi kaut ko ļoti vērtīgu savai kara mašīnai. Dronu rūpnīca. Ne jau jebkāda rūpnīca, tā rūpnīca. Tieši tur Krievija sāka industriālā mērogā montēt Shahed 136 dronus, kurus Krievi pārdēvēja par Džeran 2 un kuri tiek palaisti katru nakti pret Ukrainas pilsētām. Tie droni, kas dūc kā mopēdi un ietriecas dzīvojamo ēku sienās, elektrostacijās, slimnīcās. Jalabugas rūpnīca bija šīs mašīnas centrālais zobrats. Tajā 2. aprīļa rītā, ap 6 no rīta, tas mainījās. Drošības kameras un vietējie iedzīvotāji nofilmēja notikušo. Kaut kas parādījās Jalabugas debesīs. Tas nebija raķete. Tas nebija iznīcinātājs. Tā bija maza lidmašīna, kas lidoja viena pati, zemu, lēni. Tie, kas redzēja no tālienes, domāja, ka tā ir ultravieglā lidmašīna, kāda, kas bija apmaldījusies. Varbūt maršruta problēma. Tā nebija. Tas bija Ukrainas drons. Bez pilota. Tiešā maršrutā. Lidojot vairākas stundas gandrīz taisnā līnijā, šķērsojot visu Rietumkrievijas teritoriju, netiekot pārtverts. Un dažu sekundžu laikā tas nira tieši rūpnīcas kompleksā. Sprādziens bija pietiekami liels, lai to dzirdētu visā pilsētā. Pirmo reizi šī kara vēsturē Krievija bija tikusi uzbrukta vairāk nekā 1000 kilometru attālumā no robežas. Un tas nebija rietumu spārnotās raķetes uzbrukums. Tā nebija dārga, sarežģīta, importēta ierocis. Tas bija kaut kas, kas nejaušam novērotājam izskatījās pēc nelielas izklaides lidmašīnas. Operāciju uzņēmās Ukrainas militārā izlūkošana. Un Ukrainas valdība īpaši uzsvēra vienu konkrētu lietu. Netika izmantoti nekādi rietumu ieroči. Tas viss bija vietējās ražošanas, Ukrainas tehnoloģija, ieskaitot dronu, kas nolidoja 1300 km. Šis drons bija par ieroci pārveidots civilās lietošanas ultravieglais lidaparāts. Dažas atklātu avotu analīzes to identificēja kā saderīgu ar E-300 Enterprise. Citas, kā līdzīgu modeli, balstītu uz Aeroprakt A-22. Jebkurā gadījumā tas iezīmēja pirmo reizi, kad šāda veida platforma, civilie lidaparāti, kas pielāgoti kā tālas darbības ieroči, sasniedza mērķi Krievijas dziļumā. Un E-300 kļuva par pazīstamāko šīs jaunās kategorijas pārstāvi. Uzbrukums Jeļabugai bija tikai sākums. Turpmākajās nedēļās Krievija atklāja, ka tās patvērums ir beidzies. E-300 un citi Ukrainas tālas darbības droni, kas parādījās pēc tam, sāka sasniegt arvien dziļākas vietas Krievijas teritorijā. Jalabugas rūpnīca, kas tika uzskatīta par neaizskaramu, kļuva par regulāru mērķi. Tai atkal trāpīja 2025. gada maijā un atkal 2025. gada jūnijā. Krievijas Shahed ražošanas jauda, kurai vajadzēja sasniegt 8000 vienību gadā, sāka regulāri ciest no pārtraukumiem.
Taču uzbrukums, kas visvairāk šokēja militāros analītiķus, vēl tikai bija priekšā. 2025. gadā Ukrainas lidmašīnu tipa droni pacēlās no Ukrainas un devās uz austrumiem. Tie šķērsoja Krievijas robežu. Tie šķērsoja 100 kilometru dziļi Krievijas teritorijā, pārlidojot reģionus, kuros Krievi zvērēja, ka viņa pretgaisa aizsardzība ir necaurējama. Un viņi turpināja lidot. Kad viņi beidzot nira pret mērķi, viņi bija nolidojuši apmēram 1000 līdz 1500 kilometru. Viena no dziļākajām iekļūšanām Krievijas teritorijā, kāda jebkad reģistrēta. Mērķis bija Gazprom Neftekim Salavat, milzīgs naftas ķīmijas komplekss Baškortostānā, reģionā pie Urālu kalnu pakājas, Krievijas Eiropas teritorijas beigās. Vieta, kur neviens militārais analītiķis neiedomājās, ka Ukrainas drons varētu tur nokļūt. Krievijas analītiķi šo un citus tālu darbības rādījus uzbrukumus piedēvēja konkrēti E-300 Enterprise ar ziņojumiem, kas dažās misijās lēš aptuveni 1700 km lidojumus. Un vai atceries to jautājumu, kas palika neatbildēts iepriekš? Par to, kāpēc aerodrone uzstāja uz tik lēnu kruīza ātrumu – 130 km/h. Šeit ir atbilde. Mūsdienu pretgaisa aizsardzības radari pārsvarā ir Doplera tipa. Tie darbojas mērot frekvences izmaiņas, ko atstaro kustīgi mērķi. Jo ātrāks ir mērķis, jo skaidrāks ir tās signāls radarā. Bet pastāv apakšējā robeža. Kad kaut kas lido pārāk lēni, radars mēdz to filtrēt kā troksni. Kā putns. Kā vēja nesta lapa. Kā nekas. E-300 izmanto šo priekšrocību. Tas lido tieši tajā ātruma diapazonā, kas mulsina radarus. Tas ir gandrīz kā spoka signatūra. Kaut kas tur ir, bet detekcijas sistēmas ir ieprogrammētas to ignorēt. E-300 lēnums nav trūkums, tā ir priekšrocība. Krievijas reakcija, beidzot to saprotot, bija mēģināt pielāgoties. 2025. gada oktobrī Ukrainas avoti sāka ziņot par izmaiņām Krievijas uzvedībā. Krievijas gaisa telpā sāka parādīties mazi pārtvērē droni, kas īpaši izstrādāti, lai medītu Ukrainas tālās darbības dronus. Krievijas puse bija sapratusi, ka dārgas raķetes un parastās pretgaisa aizsardzības sistēmas ir bezjēdzīgas pret lidaparātiem, kas lido zemu, lēni un maksā tikai nelielu daļu no šīs cenas. Krievijas risinājums bija vienkāršs – izveidot savus dronus, lai notriektu Ukrainas dronus. Un tieši šeit apgriežas tās pašas ainas no šī video sākuma. Vai atceries to dronu, kas bija pilns ar caurumiem un lidoja dziļi Krievijas teritorijā? Tas ir E-300. Un tā infrasarkanā kamera, kas filmēja tuvošanos, nepiederēja parastajai pretgaisa aizsardzības komandai. Tā bija Krievijas pārtvērēja drona iebūvētā kamera. Medījot E-300 debesīs, izšaujot vienu zalvi pēc otras uz to. Un tomēr pat pēc 10 trāpījumu to neizdevās notriekt. Šis ir zvērs, kuram Krievija ir izveidojusi jaunu pretpasākumu, lai mēģinātu to nomedīt. Un viņiem tas vēl nav izdevies. Jūs redzat dronu, ko paceļ balons. Tas ir pilnībā izslēgts. Tas sāk celties augšu. 100 metri, 500 metri, 2800 metri virs zemes. Un tad tas atlaižas pats, bez neviena pilota pie vadības. Bet šeit ir detaļa, ko neviens nepamana no pirmā acu uzmetiena. Šīs drons darbojas ar bateriju, un baterija vēl nav tikusi izmantot. Pat ne par 1%. Un tieši tur slēpjas šī ieroča visbīstamākā lieta. Jo ar neskartu bateriju viss mainās. Šī, kas šķiet kā neliela detaļa, šobrīd kļūst par vienu no lielākajiem Krievijas murgiem. Bet kā gan tik vienkāršs objekts spēj pazemot pasaulē dārgāko pretgaisa aizsardzību? Lai saprastu, kāpēc šis balons tik ļoti biedē Krievijas ģenerāļus, tev ir jāsaprot problēma, kur Ukraina mēģināja atrisināt jau mēnešiem ilgi.
Pēdējās nedēļās ceļi, kas apgādā Krievijas karaspēku okupētajās teritorijās, ir pārvērtušies par kaut ko līdzīgu slazdam. Šosejas, kas savieno Krimu un okupētās teritorijas ar Krievijas kontinentālo daļu, ir kļuvušas par nāves koridoriem. Bruņoti degvielas kravas automobīļi ar apgādes kolonām tiek iznīcināti viens pēc otra gandrīz bez ierobežojumiem. Ukraina labprāt pavirzītu šo iznīcības zonu vēl dziļāk, vēl tuvāk Maskavai, vēl tuvāk Krievijas loģistikas sirdī. Taču bija ierobežojums, un šim ierobežojumam bija skaitlis. Droni, ko Ukraina izmanto šiem uzbrukumiem, ir labi, ļoti labi. Bet katram ar motoru darbinātam dronam ir darbības rādījusa ierobežojums. Un šī drona darbības rādījus ir aptuveni 150 km. Viss šajā rādījusā ir kļuvis par riska zonu Krieviem. Viss ārpus tā bija drošs. Un Ukraina bija apņēmusies izdzēst šo vārdu – drošs. Lai jūs saprastu, cik liels bija šis spiediens, no 2026. gada februāra līdz aprīlim prezidents Zelenskis paziņoja, ka Ukraina ir četrkāršojusi vidēji darbības rādījusu uzbrukumu skaitu. Jā, četrkāršoja. 3 mēnešu laikā. Bet, lai cik arī nepalielinātu apjomu, tas 150 km ierobežojums joprojām palika. Diemžēl drona motors neved sarunas. Tad jautājums, ko Ukrainas inženieris sāka sev uzdot, bija cits. Tas nebija par to, kā uzbūvēt jaudīgāku dronu. Tas bija kaut kas daudz viltīgāks. Un ja būtu iespējams nogādāt dronu daudz tuvāk mērķim, vēl pirms motora ieslēgšanas. Un šeit šis stāsts sāk kļūt patiešām interesants, jo atbilde, ko viņi saņēma, nenāca no modernākās laboratorijas. Tā nāca no tehnoloģijas, ko armija jau bija izmantojusi citiem mērķiem. Pirms tam tev ir jāiepazīst ierocis, kas ir visa šī centrā, un pārsteidzošais vārds tam, kurš stāv aiz tā. Dronis saucas Hornet. Tā ir viegla, ar fiksētiem spārniem aprīkota lidmašīna ar iebūvētu mākslīgo intelektu. Un šī daļa ir ļoti svarīga, jo mākslīgais intelekts ļauj tam pašam atrast un uzbrukt mērķim. Pat tad, kad Krievi mēģina bloķēt vadības signālu. Kaujas laukā, kas ir piesātināts ar elektroniskiem traucējumiem, tā ir gandrīz netaisnīga priekšrocība. Bet te ir detaļa, ko gandrīz neviens nezin par Hornetu. To neradīja tradicionāls valsts aizsardzības uzņēmums. To izstrādāja uzņēmums, kuru dibināja un finansēja persona, kuras vārdu jūs iespējams zināt pavisam no citas jomas. Eriks Šmits. Bijušais Google izpildu priekšsēdētājs. Jā, vīrietis, kurš palīdzēja izveidot lielāko meklētāju pasaulē, tagad finansē kara dronus ar mākslīgo intelektu. Un to viņš dara nepavisam nediskrēti. 2025. gada jūlijā līgumu par šo drona piegādi Ukrainai personīgi parakstīja prezidenta Zelenska klātbūtnē. Deklarētais mērķis bija saražot 100 000 vienību, vēl vairāk palielinot apjomu 2026. gadā. Hornet tik ātri pierādīja savu vērtību, ka pat Amerikas Savienoto Valstu armija sāk ar to trenēties mācībās Lietuvā, Polijā un Vācijā. Tas nozīmē, ka tas nav eksperimentāls prototips. Tā ir jau pārbaudīta, masveidā ražota ierocis, kuru finansē Silīcija ielejas nauda. Bet pat labākais ierocis pasaulē, ar labāko mākslīgo intelektu pasaulē, joprojām atdūrās pret tiem griestiem. 150 km. Un risinājums, kā pārvarēt šos griestus, nebija pašā dronā. Tas atradās aklajā zonā, par kuru pati Krievija pat nezināja. Lai saprastu šo aklo zonu, tev ir jāsaprot, kā darbojas Krievijas pretgaisa aizsardzība. Un tā darbojas slāņos. Tās ir organizētas pēc augstuma. Tur lejā, tuvu zemei, līdz apmēram 1,5 kilometram augstumā. Ložmetēji un automātiskie lielgabali. Efektīvi pret to, kas lido zemāk. Mazliet augstāk līdz apmēram 3 kilometriem. Pārtvērēja droni, kurus arvien biežāk izmanto, lai medītu citus dronus. Un virs tā. Tur lietas mainās. Virs 3 kilometriem Krievijai praktiski ir tikai viena iespēja
Zemesgaisa tipa raķetes, ļoti dārgas. Tās tiek palaistas no tādām sistēmām kā Pancir, Thor, S-300 un slavenais S-400. Pievērsiet uzmanību tam, ko tikko aprakstīju. Apakšā lēti ieroči. Augšā ļoti dārgas raķetes. Bet starp šīm joslām ir tukšums. Augstums, kur lētie ieroči nesasniedz. Un kur iztērēt miljonus dolāru vērtu raķeti būtu pilnīgi absurdi izšķērdīgi. Tukšums. Tieši pasaulē visvairāk slavētās pretgaisa aizsardzības pašā vidū. Un rodas acīm redzams jautājums, kas tieši spētu pārlidot šo tukšumu, neizraisot nevienu trauksmu. Atbilde ir tas, ko jūs redzējāt pašā sākumā. Balons. 8000 metru augstumā balonam, kas nes dronu, ir gandrīz nemanāma signatūra. Hornets ar izslēgtu motoru jau rada ļoti nelielu radara atspulgu un gandrīz nemaz nesilda. Un ko tad teikt par pašu balonu? Tas ir tikpat nemanāms, ja ne vēl vairāk. Tas klusībā paceļas, šķērso mākoņus un iepriekš noteiktā augstumā pats izlaiž dronu. Tas var būt pēc augstuma, pēc kartē noteiktas robežas, kuru tas šķērso, vai vienkārši pēc taimerīša, bez jebkāda operatora, kas nospiež pogu. Un tad Hornets izdara tieši to, ko jūs redzējāt. Tas pats stabilizējās un sāk planēt. Bez baterijas patēriņa. Kad viņš beidzot ieslēdz motoru, turpat pie mērķa, viņam joprojām ir gandrīz visa pieejamā uzlāde. Tas sīkums, par kuru es runāju sākumā, atceries, neskarta baterija. Tas ir tas, kas dubulto un dažreiz pat vairāk nekā dubulto drona darbības radiusu. Un ir gandrīz komisks bonus Krievijai. Nogāzt šādu balonu nemaz nav viegli. Tas nav svētku balons, kas plīst ar adatu. Lai jums būtu priekšstats, 1998. gadā Kanāda izšāva apmēram 1000 šāvienu uz meteoroloģisko balonu, un tas nenokrita. 8000 metru augstumā, pat ja balons ir caurdurts, gāze izplūst tik lēni, ka balonam var paiet vairākas dienas, lai nolaistos. Pietiekami daudz laika, lai drons jau būtu izpildījis savu uzdevumu. Bet Krievijai vēl bija trumpis piedurknē. Galu galā tā ir raķetes, kas spēj sasniegt šādu augstumu. Būtu pietiekami tikai izšaut. Un tieši tur parādījās problēma, kuru neviens Maskavā nevarēja atrisināt. Pieņemsim, ka Krievija pamanītu balonu, spētu to notēmēt un izšautu raķeti, lai to notriektu. Tehniski tas darbojas. Praksēts tas ir finansiāls katastrofa. Jo tagad nonākam pie skaitļa, ko es pietaupīju kopš šī video sākuma. Tādas sistēmas kā S-400 raķete maksā no simtiem tūkstošu līdz vairākiem miljoniem dolāru par vienu šāvienu. Savukārt balons, drons un gāze kopā izmaksā kaut kur no 8 līdz 20 tūkstošiem dolāru. Tagad salīdzina ar otru pusi. Lai mēģinātu visu to notriekt, pat bez garantijas par panākumiem, Krievijai ir jāizšauj raķete, kas maksā tikpat, cik savrupmāja. Vai pat vairākas. Sareizini to ar 10 uzbrukumu. Ar 100, un tu sapratīsi, kāpēc tas nav ilgtspējīgi. Un vēl, Krievijas raķešu krājumi nav bezgalīgi, un ir skaidras nolietojuma pazīmes. Atklāti avoti norāda, ka Krievija kara laikā jau ir zaudējusi vairāk nekā 40 S-400 baterijas. Un tas vēl nav viss. Maskava pat mēģināja atpirkt sistēmas, kuras bija pārdevusi Turcijai, un atlikt jau noslēgto piegāžu izpildi Indijai. Dažos uzbrukumos parādījās pat raķetes ar eksporta marķējumu. Tas ir raķetes, kas pat nebija paredzētas Krievijas lietošanai. Katrs no šiem signāliem pats par sevi jau daudz ko pasaka. Kopā tie parāda, ka Krievijas krājumi ir zem spiediena. Pačiesi. Tagad apvieno visu, ko es līdz šim teicu. Mums ir uzbrukums, kas maksā kā lietots auto, pret aizsardzību, kas maksā miljonus par katru šāvienu un tiek barota no krājumiem, kas izsīkst. Tāpēc mēs apgalvojam, ka pasaulē dārgākajai aizsardzībai vienkārši nav atbildes. Tas nav tāpēc, ka viņiem nebūtu tehnoloģija tam. Tas ir tāpēc, ka skaiti neiet kopā. Matemātika ir Ukrainas pusē. Tagad paņem to vienīgo balonu, ko redzēji sākumā, un sareizini ar 1000.
jo aptuveni tik daudz Ukraina laiž gaisā. Kopš 2025. gada beigām vairāk nekā 1000 balona jau ir palaisti Krievijas teritorijā visdažādākajiem mērķiem. Un tagad, ar variantu, kas nes Hornet, katrs Krievijas teritorijas kilometrs, kas šķita drošs, vairs tāds nav. Un tā nav tikai teorija. Hornets jau ir kaujā. Tagad. Ukraiņas Nacionālās gvardes Azovas 1. korpus ir apstiprinājis šo dronu sistemātisku izmantošanu pret Krievijas apgādes ceļiem. Un piloti saka, patrulēt ceļus līdz pat 160 km aiz frontes līnijas, pārlidojot okupēto Doņetskas pilsētu vairāk nekā 50 km no frontes līnijas. 2026. gada 10. jūnijā tā paša korpusa droni uzbruka Mariupoles ostai. Rezultātā tur notika elektroapgādes pārtraukums. Tika skarti degvielas tvertnes, elektroapakšstacijas, radaru iekārtas un pat vadības tornis. Vienā uzbrukumā pilsēta zaudēja lielu daļu savas kapacitātes kā loģistikas centrs. 5 dienas iepriekš, 5. jūnijā, bija kārta dzelzceļa līnijām, kas apgādā Krimu. Un vienā no galvenajiem militārajiem maršrutiem uz pussalu, tā dēvētajā Novorossijā, Krievijas satiksme strauji samazinājās. Samazinājums sasniedza 71%. Un vai zināt, kāds ir visu šo notikumu kopējais efekts? Sliktākā degvielas krīze Krimā kopš brīža, kad Krievija 2014. gadā anektēja pussalu. Un Kremlis, kas gandrīz nekad neatzīst vājumu, bija spiests publiski atzīt problēmas apmēru. Un viss, ko jūs līdz šim redzējāt, tika paveikts ar droniem. Un baloni ir tikai nākamais solis. Tie ir risinājums, kā nogādāt šo pašu Hornet vēl dziļāk, vēl lētāk uz mērķiem, kurus Krievija uzskatīja par neaizsniedzamiem. Skatīs! Man jāpasaka, šis stāsts vēl nebūtu nav beidzies. Tā kā Ukraina palielina ražošanu un pilnveido tehniku, visticamāk mēs redzēsim, ka šie palaišanas baloni tuvākajos mēnešos arvien biežāk tiks izmantoti kaujās. Tomēr iespējams šī video galvenā mācība nav ne par Ukrainu, ne par Krieviju. Tas ir par ilūziju. Ilūzija, ka lielāki izdevumi garantē lielāku aizsardzību. Krievija 10 gadiem un miljardiem ieguldīja, būvējot sienu debesīs. Un Ukrainā, atrada aizmuguriš durvis. Pagājušajā nedēļā kaut kur slepenā vietā Ukrainā rozā raķete pacēlās debesīs. Video ilgst tikai dažas sekundes, bet tie, kas saprot šo tēmu, uzreiz pamanīja. Tajā brīdī šī raķete nekur neuzbruka. Tā tika izstrādāta pretējai trajektorijai – pacelties un notriekt citas raķetes gaisā. Es runāju par sliktākajiem, kādi Krievijai ir. Iskanderi. Un Kinžāli, kas krīt uz Ukrainas pilsētām gandrīz katru nedēļu. Un tieši tur šis stāsts kļūst dīvains. Kāpēc? Notriekt raķeti ar citu raķeti ir viena no grūtākajām lietām, ko cilvēces inženierija jebkad ir mēģinājusi. Tas ir kā trāpīt lodei ar citu lodi. Ļoti maz valstis prot to izdarīt. Amerikas Savienotās valstis, Izraēla, Krievija, Ķīna. Un katrai no tām bija nepieciešami gadu desmiti un milzīgas naudas summas, lai to panāktu. Tas ir slēgts klubs, tāds, kas nepieņem jaunus biedrus. Kā jūs jau zinat, Ukraina ir karā, naudas ir maz un rūpnīcas tiek bombardētas. Un pat šādā sarežģītā situācijā viņa nolēma klauvēt pie šī kluba durvīm. Tagad viena pati. Kāpēc? Jo šodien, kad Krievijas Kinžāla raķete krīt uz Kijevu, pasaulē ir tikai viena lieta, kas spēj to apturēt, pirms tā sasniedz ēku. Amerikāņu Patriot raķete. Bet ir problēma. Ukraina tikko atklāja kaut ko ļoti satraucošu par šīm raķetēm.
Lai saprastu, ko viņi atklāja, mums jāatgriežas dažus mēnešus atpakaļ pie kara, kuram no pirmā acu uzmetiena nav nekāda sakara ar Ukrainu. Savienoto valstu karš pret Irānu. Nedēļu garumā Irāna apšaudīja ar raķetēm un droniem amerikāņu bāzes un sabiedroto valstis kontinentā. Un Savienotās valstis atbildēja vienīgajā iespējamajā veidā, izšaujot Patriot raķetes. Daudz Patriot raķešu. Bet kas par sūdiem? Nedaudz vairāk nekā mēnesi ilgā karā pret Irānu Savienotās valstis iztērēja vairāk nekā pusi savu Patriot pārtvērēju raķešu krājumu – no 1000 līdz 1400 raķešu 40 dienās. Un runa nebija tikai par amerikāņiem. Pēc analītiķu aplēsēm Saūda-Arābijas, Apvienoto Arābu Emirātu, Kataras un Izraēlas kopējie krājumi samazinājās gandrīz par 90%. Tagad padomā, ko tas nozīmē valstī, kas jau 4 gadus dzīvo pastāvīgos raķešu uzbrukumos. Ukraina vienmēr ir paļāvusies uz šiem pārtvērējiem, un pēkšņi atklāja, ka krājumu īpašnieks pusi no tiem ir iztērējis citā karā. Piegādes Ukrainai palēninājās, dažas tika apturētas. Kāds rietumu militārais analītiķis situāciju rezumēja bez jebkādas diplomātijas. Pārtvērēji, piemēram, Patriot, aizmirsti, Ukraiņi tos nesaņems. Bet vislabāk šo brīdi raksturoja frāze, kas nāca no iekšienes. Dmitrijs Kuleba bija Ukrainas ārlietu ministrs. Viņš gadiem ilgi klauvēja pie durvīm izlūdzoties Patriot sistēmas. Un tagad viņš saka sekojošo. Vai mēs varam paļauties uz Patriot sistēmām? Es domāju, ka mēs vairs nevaram. Tā ir atklāsme. Amerikāņu lietussargs pastāv, bet ir jāstāv rindā. Un Ukraina saprata, ka tā ir šīs rindas beigās, aiz amerikāņu bāzēm, tuvajos austrumos, aiz Izraēlas, aiz Taivānas. Tagad jūs droši vien domājat, labi, krājumi ir samazinājušies, bet vai tad nevar vienkārši saražot vēl, vai ne? Tieši to Ukraina arī cerēja. Un tad nāca otrā sliktā ziņa. Tikai šogad ASV armija saņēma tikai 172 jaunas Patriot pārtvērēju raķetes. 172, lai aizvietotu vairāk nekā 1000 izšauto. Saskaņā ar prognozēm, ASV krājumi atgriezīsies pirmskara līmenī ar Irānu tikai 2029. gadā. Jā, tieši tā, kā tu dzirdēji. Apsveriet sekojošo. Rietumu ražotāju pārtvērēju raķešu ražošana ir aptuveni 60 līdz 65 mēnesī. Vai tu redzi problēmu? Prezidents Zelenskis to labi rezumēja vienā teikumā. Ņemot vērā pašreizējos izaicinājumus, tas ir nieks. Tikmēr otrā robežas pusē pulkstenis iet pretējā virzienā. Saskaņā ar Ukrainas militāro izlūkošanu, Krievija gadā ražo apmēram 700 Iskander raķešu, kā arī 10 Kinžal raķešu. Saskaitot to visu, tas ir no 800 līdz 1000 ballistisko raķešu gadā. Un vai jūs zināt, kāda ir visas Eiropas spēja pārtvert šīs raķetes? Apmēram 300 gadā. Par katru raķeti, ko rietumi spēja notriekt, Krievija saražo 3. Ukrainas izlūkdienests slēdz, ka Krievija var izšaut līdz pat 100 ballistiskajām raķetēm mēnesī pret Ukrainu, pat nesamazinot savus krājumus. Viņi atjauno to, ko izlieto, savukārt rietumi tā nedara. Un vēl ir arī cenas problēma. Katrs Patriot raķetes šāviens maksā gandrīz $4 miljonus, taču galvenā problēma šeit nemaz nav nauda. Problēma ir tāda, ka nav ražošanas līnijas, kas spētu to nodrošināt. Zelenskis vēl mēģināja, izmantojot pēdējo iespēju. Viņš oficiāli lūdza Amerikas Savienotajām valstīm atļauju ražot Patriot pārtvērēju raķetes pašā Ukrainā. Viņš nosūtīja vēstuli Baltijam namam, viņš nosūtīja arī Kongresam, un līdz šim viņš ir saņēmis tikai klusumu. Nopirkt nav iespējams. Ražot ar licenci neļauj. Palika tikai viens ceļš, pats grūtākais no visiem – izveidot no nulles. Un tieši šeit iesaistās visneticamākais uzņēmums šajā stāstā. Un atbilde uz rozā raķetes mīklu. Firepoint tika dibināts 2023. gadā. Tā nav valsts uzņēmums.
Tā nav nākusi no vecās padomju industrijas. Tā sāka ar 18 darbiniekiem, un šodien tajā strādā vairāk nekā 2200 cilvēku. Un to vada sieviete Irina Tereka. Viņa aizbēga no ciemata, kuru pirmajās iebrukuma dienās okupēja Krievi. Viņas automašīna, kā runā, joprojām nes Krievu lodes pēdas. Un rozā krāsa? Nu, tā kļuva par firmas zīmi. Izcelsmei ir 2 versijas, un abas ir labas. Amerikāņu prese ziņoja, ka pirmās raķetes rūpnīcā kļūdas dēļ iznāca rozā krāsā, un komanda nolēma šo krāsu pieņemt. Pati Tereka stāsta citādi. Tā bija iekšējie joku par sievietēm, kuras vada nozari, ko pārsvarā pārvalda vīrieši. Viņa teica, kas sliktākais var notikt, ja sieviete vada aizsardzības uzņēmumu. Nekas briesmīgs. Bet raķetes var kļūt rozā krāsā. Vai tas būtu ražošanas kļūda vai joks? Fakts ir tāds, ka uzņēmuma slavenākā rozā raķete pat ieguva putna vārdu – Flamingo. Un Flamingo nav tikai dekorācija. Šī gada februārī Flamingo raķetes trāpīja Votkinskas rūpnīcai, kas atrodas 1400 km Krievijas teritorijā. Un Votkinska nav parasta rūpnīca. Tur Krievija ražo savas balistiskās raķetes, tostarp Iskanderus. Tas nozīmē, ka rozā raķetes uzņēmums jau ir pierādījis īstā kaujā, ka prot izgatavot raķetes, kas spēj lidot tālu un precīzi trāpīt mērķī. Un, kad 3 gadus vecs uzņēmums sagrauj raķešu rūpnīcu Krievijas teritorijā, Eiropas valdības pievērš tam uzmanību. Tik lielu uzmanību, ka Dānija izdarīja ko nebijušu. Viņi uz laiku apturēja vairāk nekā 20 likumus un noteikumus, lai pātrinātu Firepoint rūpnīcas būvniecību Dānijas teritorijā, tieši blakus F-35 iznīcinātāju aviobāzei. Tā ir pirmā Ukrainas ieroču rūpnīca NATO teritorijā. Eiropas valsts, kas laužas cauri savai birokrātijai 3 gadus veca Ukrainas uzņēmuma dēļ. Jauns, ambiciozs uzņēmums, kas ir iesaistīts dažādās pretrunās, kā tas bieži notiek ar visu, kas pārāk strauji aug kara apstākļos. Bet tieši šis uzņēmums pieņēma uzdevumu, ko neviens cits neuzņēmās. Un tas, ko viņi uzbūvēja, sevī slēpj ironiju jau pašā formā. Pārtvērējs sauc FP7 Pults XS. Tas ir 7 metrus un 25 centimetrus garš. Korpus izgatavots no kompozīta materiāla. Un ātrums līdz 2000 metru sekundē. Vairāk nekā 5 reizes pārsniedz skaņas ātrumu. Un tagad ironija. Šī raķetes forma netika veidota no nulles. Tā ir atvasināta no padomju raķetes ģeometrijas. Tas pats dizains, ko joprojām izmanto S-300 sistēmās. Un S-400. Krievijas aizsardzības sistēmas. Ļaujiet man atkārtot, jo tas ir gandrīz poētiski. Raķete, kas var aizsargāt Ukrainu no Krievijas uzbrukumiem, ir ar Krievijas raķetes DNS. Ukraina paņēma padomju inženierijas mantojumu, ko tā zina no galvas, un tagad vērš šo ieroci pret radītāju. Taču iekšpusē tas ir pavisam cits stāsts. Un šis stāsts ir eiropisks. Aprīlī Firepoint parakstīja līgumu ar vācu uzņēmumu Diehl Defence. Tā pati, kas izstrādāja slaveno Iris-T sistēmu, lai nodrošinātu raķetei acis. Sensors, kas nosaka mērķi lidojuma pēdējā fāzē. Lielākais raķešu ražotājs Eiropā, MBDA, palīdz izstrādē. Komandu centrs nāk no Norvēģu Kongsberg. Radari no tādiem milžiem kā Saab, Thales un Hensoldt. Pilnai sistēmai pat tika dots nordiešu dievietes vārds – Freyja. Vai saproti, ko tas nozīmē? Tā nav vientuļa Ukrainas raķete. Tā ir Eiropa, kas klusi izstrādā B-plānu Patriota aizvietošanai. Un cena izskaidro steigu. Kā jau iepriekš minēju, katrs Patriota pārtvērējs maksā apmēram $3 800 000. Ukrainas raķete – 700 000. Vairāk nekā 5 reizes lētāk. Un paskaties, kāda interesanta detaļa.
Amerikas armija nesen izsludināja konkursu, lūdzot pašiem piegādātājiem tieši to pašu. Pārtvērējs, kura cena ir zem $1 000 000. Pat amerikāņu ģenerālis kādā publikācijā, runājot par šo koncepciju, izmantoja Ukrainas raķetes attēlu kā ilustrāciju. Kā redzat, skolnieks ir kļuvis par etalonu. Un pats interesantākais, jau ir uzfilmēti 3 izmēģinājumi. Pirmais lidojums notika februārī, otrais martā un jūnija izmēģinājums, un tas iespējams ir pats svarīgākais, jo tas bija pirmais pilnībā kadītais lidojums, kur raķetski manevrēja gaisā. Pēc Financial Times datiem raķetes sasniedza 25 km augstumu. Teritorija, kas agrāk piederēja Patriot raķešu sistēmai. Uzņēmuma līdzdibinātājs apstiprināja testu laikrakstam un sacīja, ka masveida ražošana var sākties jau augustā ar 3 raķetēm dienā. Bet, protams, priekšā vēl ir garš ceļš. Pirmā īstā pārtveršana ir plānota tikai 2027. gada beigās. Līdz tam Freja vēl nav nekas drošs. Bet ievērojiet vienu lietu, jo tā ir vissvarīgākā doma šajā video. Pat ja viņš runā, lēmums to uzbūvēt jau atklāja patiesību. Laiks, kad amerikāņu aizsardzība bija pašsaprotama realitāte. Kaut kas, uz ko varēja paļauties tāpat kā uz saulēktu. Šis laikmets ir beidzies. Ukraina bija tikai pirmā valsts, kas saņēma šo ziņu, jo tā ir vienīgā, kas atklāja šādas lietas bombardēšanas laikā. Daudzām valstīm, piemēram, Izrēlai, ir savs vairogs. Ukraina būvēs savu. Un tas ir rozā krāsā. Pievērs uzmanību tam, kas tagad notiks. 30. maija agrs rīts. Tu redzi to, ko redz Ukraiņu drona operators. Termokami, melnbalts. Un tur lejā Krievu karavīri guļ 100 km no frontes līnijas. Tālu no jebkādām tranšajām. Pašā okupētās teritorijas dziļumā. Viņi tur jutās droši. Bet viņi nebija. Šie vīrieši ir no 64. brigādes. Šis nosaukums pats par sevi neko neizsaka. Bet kādas mazas pilsētas nosaukums netālu no Kievas pasaka visu? Buča. Iebrukuma sākumā 2022. gadā Krievi okupēja Buču. Un kad viņi atkāpās, pasauli ieraudzīs šausmas, ko viņi bija atstājuši aiz sevis. Civiliedzīvotāji tika nošauti ar sasietām rokām, masu kapi. Un brigāde, kas tika norādīta kā atbildīga par šiem noziegumiem, bija tieši šī. Puķins tā vietā, lai sodītu, apbalvoja to par varonību. 4 gadus vēlāk tieši šo brigādi Ukrainas droni pieķēra guļam un uzbruka 21 reizi vienā naktī. Neviens Ukrainas karavīrs pat nesperot kāju uz zemes. Atriebība bija īstenota. Bet tā ir vismazāk svarīgā šī stāsta daļa. Jo ir viens jautājums, ko neviens neuzdod. Kā Ukraina spēja atrast šos vīriešus? Kā drons nonāk tieši vajadzīgajā vietā, tieši vajadzīgajā naktī, 100 km iekšzemē? Un atbilde uz šiem jautājumiem izmainīja visu karu. Jo tas, ko viņi izmantoja, nebija ierocis. Tas bija kaut kas negaidīts, ko vēl pavisam nesen izmantoja, lai atjauninātu Google Maps. Uzbrukumu, kuru mēs jums tikko parādījām, nebija veiksmes gadījums. Tā nebija īpaša operācija vai īpaša darbība. Plānota mēnešiem ilgi. Tā bija rutīna. Vēl viena nakts darbā spēkam, kas tikko ir nācis klajā ar skaitli, ko neviens armija mūsdienu vēsturē nav atklājusi. 4. jūnijā Ukrainas dronu spēku komandieris Roberts Braudijs publicēja gada operāciju pārskatu. Saskaņā ar Ukrainas uzskaiti, katra misija tika reģistrēta digitālā sistēmā Delta, kas glabā video un pierādījumus par katru uzbrukumu. Šis spēks vien izslēdza no cīņas 100 082 Krievu karavīrus. 358 dienu laikā. Lai jūs saprastu, cik liels tas ir, kad Putins iebruka Ukrainā 2022. gadā,
Viņš operācijai veltīja apmēram 190,000 vīru. Viņš domāja, ka ar to pietiks, lai 3 dienās pārņemtu visu valsti. Jo tikai viens Ukrainas spēks gada laikā likvidēja vairāk nekā pusi no šī skaita. Bet šajos datos ir detaļa, kas ir vēl satraucošāka nekā kopējais skaits. No 100,000 53,000 ir miruši. 46,000 tika ievainoti. Vairāk mirušo nekā ievainoto. Tas var šķist kā statistika. Tā nav. Visos 20. gadsimta karos notika pretējais. Otrajā pasaules karā uz katru nogalināto bija apmēram 3 ievainotie. Vietnamā vairāk nekā 3. Afganistānā gandrīz 10 ievainotie uz katru nogalināto. Mūsdienu Krievijas frontē šī attiecība ir apgriezta. Un visdrīzākais skaidrojums tam ir biedējošs. Uzbrucējs nejauši neizkaisa šķembas. Viņš izvēlas, kur trāpīt. Ir taisnība, ka šie skaitļi nāk no abām kara pusēm, un šajā kanālā mēs vienmēr norādām avotu, taču tendencei ir neatkarīgs apstiprinājums. Mediazola, Krievu izmeklējošās žurnālistikas grupa, kas skaita mirušos, izmantojot nekrologus un bēru paziņojumus, apstiprināja pēc vārda. Vairāk nekā 156,000 Krievu karavīru ir gājuši bojā kopš iebrukuma sākuma. Un norāda, ka 2025. ir asiņainākais gads visā karā. Ar 40% vairāk publicētu nekrologu nekā iepriekšējā gadā. Un tad rodās neizbēgams jautājums – kāpēc? Spēks, kas ir atbildīgs par šiem 100,000, veido tikai 2% no Ukrainas armijas. Kā 2% no armijas spēj iznīcināt trešdaļu no visa, ko Ukraina iznīcina šajā karā. Un atbilde, kas šķiet acīm redzama, ir droni. Jā, Ukrainai ir droni, daudzi no tiem. Taču šī atbilde neko neizskaidro, jo arī Krievijai tādi ir abas valstis. Ik gadu ražo miljoniem dronu. Mūsdienās droni rada aptuveni 80% zaudējumu. No abām pusēm. Krievija to uztvēra tik nopietni, ka izveidoja veselu centru, kas veltīts dronu karam. Rubikums ar misiju panākt Ukrainu tehnoloģiju un doktrīnas jomā. Tāds pats ierocis. Abās pusēs, līdzīgos daudzumos. Un tomēr tikai viena puse. Pārvērta šo ieroci par 100,000 zaudējumu mašīnu. Tad divām armijām ir viens un tas pats rīks. Un pretēji rezultāti izskaidrojums nav pašā rīkā. Tas ir atkarīgs no tā, kā to izmanto. Un tas, ko Ukraina izdarīja, ir tas, ko mēs tagad izskatīsim. Ukrainas pārmaiņas notika 3 posmos. Un katrs no tiem vēl vairāk pastiprināja spiedienu. Pirmais posms bija organizācija. 2025. gada jūnijā Ukraina apvienoja savas dronu vienības, kas jau pastāvēja, bet darbojās katra atsevišķi. Un apvienoja tās vienotā grupējumā Brouda vadībā. 12 vienības kļuva par vienotu mehānismu. Katra misija tika reģistrēta un pārbaudīta deltā. Tas nozīmē, ka vairs nebija uzpūstu skaitļu, kas balstīti tikai uz skaļiem apgalvojumiem. Katram iznīcinātajam mērķim ir saglabāts attēls arhīvā. Un zini, kāds ir šīs mašīnas darbības rezultāts? 5,000 misiju dienā. 1,650,000 kaujas misiju gadā. Un iznīcinātā militārā aprīkojuma saraksts, kas izskatās kā vesela armijas inventārs. 817 tanki, 1379 bruņu mašīnas, 4890 artilērijas sistēmas. Pievērs uzmanību šim pēdējam skaitlim. Artilērija ir kājnieku miesas sargs. Tā ir tā, kas atver ceļu, lai karavīrs varētu virzīties uz priekšu. Bez artilērijas kājnieki virzās uz priekšu vieni paši. Un kājnieki, kas šajā karā virzās uz priekšu vieni paši, iet bojā. Bet tikai organizācija vien nepaskaidro to, ko tu redzēji šī video sākumā. Organizētiem droniem joprojām ir vajadzīga viena lieta – sasniegt mērķi. Un tieši tur parādījās otrais solis. Tas pazīmē kara karti. Gadu gaitā Ukrainā pastāvēja tas, ko militārie sauc par kill zone – nāves zonu. Aptuveni 15–20 km plāta josla aiz frontes līnijas, kur jebkas, kas kustas, var tikt iznīcināts ar dronu palīdzību. Tas bija nežēlīgi.
bet tā bija šaura. Kas ātri šķērsoja, izdzīvoja. Tagad jauna vidējas distances drona paudze ir pagarinājusi šo joslu līdz aptuveni 100 kilometriem. 100 kilometri. Luhanska, kas ir okupēta kopš kara sākuma, Ukrainas 3. armijas korpuss apgalvo, ka tagad debesis kontrolē viņu droni ar uzbrukumiem, kas sasniedz vairāk nekā 200 kilometru dziļumu. Ukrainas militārā izlūkošana paziņoja, ka ir ieguvusi uguns kontroli pār koridoru, kas savieno Doņetsku ar Krimu. Un šoseja R280, galvenā Krievijas apgādes artērija uz dienvidiem, ir kļuvusi par to, ko prese jau dēvē par nāves šoseju. Slēgta civilajai satiksmei kopš maija beigām. Šī ietekme bija jūtama tālu. Sevastopolē, Krimā okupācijas varas iestādes ierobežoja degvielas daudzumu līdz 20 litriem uz cilvēku. Un tikai loģistikas transportlīdzekļu, pārtikas, munīcijas un degvielas kravas automašīnu gada laikā tika iznīcinātas 26,430. Un šeit mēs nonākam pie punkta, ko maz cilvēku saprot par karu. Tā netiek uzvarēta apšaudē, tā tiek uzvarēta ar kravas automašīnu. Fronte bez apgādes sapūst. Uzbrukums Bučas brigādei, ar kuru sākās šis video, notika tieši šajā joslā, 100 km dziļumā, kur Krievija domāja, ka var gulēt mierīgi, bet tagad pievērs uzmanību vienai problēmai. Lai nogalinātu 100 km attālumā, tev jāspēj redzēt 100 km tālu un ātri, jo kaut kas kustas. Dronis medī akli tikai izšķiež bateriju. Ukrainai bija vajadzīgas acis, un te arī ienāca spēlē tas elements, ko es apsolīju pašā sākumā – Google Maps elements. Lai tu saprastu, kā tas darbojas, ļauj man pastāstīt par reālu operāciju, ko atklāja Wall Street Journal. Krievu karavīri paslēpa munīcijas noliktavu vecā graudu silosā. Jebkuram dronam, kas lidoja pāri, tas izskatījās vienkārši pēc silosa. Bet Ukrainas karavīri mobīlajos tālruņos pienāca satelīta attēli. Un pietika salīdzināt jauno fotogrāfiju ar vecu fotogrāfiju no tās pašas vietas, lai viss kļūtu redzams. Struktūras, kas iepriekš neeksistēja. Un svaigas militāro kravas automašīnu riepu pēdas. Apstiprināts, dronis paceļās. Un tas, ko tu tagad redzi, ir Krievu munīcijas noliktava, kas pārstāja eksistēt. Šie attēli nāk no komerciāliem satelītiem, privātiem. Galvenais uzņēmums ir Vantor no Kolorādo štata, kas darbojas sadarbībā ar partneriem no Amerikas Savienotajām valstīm, Nīderlandes un pašas Ukrainas. Un šeit ir daļa, kas parādījās. Izskatās pēc zinātniskās fantastikas. Tie ir tie paši satelīti, kas atjaunināja Google Maps un uzraudzīja nelegālo zveju. Šis tīkls fotografē 7 miljonus kvadrātkilometru dienā. Un tas pārlido pāri vienam un tam pašam punktam līdz pat 15 reizēm dienā. Agrāk šāds attēls tika nosūtīts analīzei uz štābu Kijevā. Tas aizņēma stundas, dažreiz pat dienas. Kad informācija nonāca frontē, mērķis jau bija aizgājis. Tagad fotogrāfija nonāk kareivja telefonā 15 minūtēs. Laiks starp mērķa atrašanu un iznīcināšanu samazinājās par 90%. Pēc Wall Street Journal datiem tā ir pirmā zināmā reize vēsturē, kad komerciāls satelīta attēls tiek tieši nodots karavīram, lai vadītu kaujas lēmumus reāllaikā. Padomā, ko tas nozīmē praksē. Katra nelielā Ukrainas vienība vienlaikus kļuva par divām lietām. Viena acs kosmosā un āmurs gaisā. Dronis ir tikai āmurs. Tas, kur sist naglu, pasaka satelīts. Un tagad jūs droši vien jautājat, vai tas ir komerciāli pieejams, vai to var nopirkt? Kāpēc Krievija vienkārši arī to nenopērk? Viņa izmēģināja visu, un katras durvis viņai aizvērās priekšā. Iegādāties rietumu satelīta attēlus nav iespējams sankciju dēļ. Neviens rietumu uzņēmums nepārdod Krievijai. Un kā būtu improvizēt ar Starlink? Krievu izmantoja kontrabandas termināļus, lai sazinātos un paplašinātu savu dronu darbības rādījusu. Līdz brīdim, kad 2026. gada februārī šo termināļu bloķēšana kļuva sistemātiska. Saskaņā ar Kara izpētes institūtu, vienu no visvairāk cienītajiem analīzes centriem rietumos, kas uzreiz apturēja
Krievija spēja uzbrukt dziļumā. Uz optiskās šķiedras droniem, kas ir imūni pret traucējumiem, Krievija gan paļāvās. Taču vienīgā optiskā šķiedras rūpnīca valstī, kas atrodas Saranskas pilsētā, ir apstājusies kopš brīža, kad Ukrainas droni to trāpīja 2025. gada maijā. Gadā vairs netiek saražoti 4 miljoni kilometru šķiedras. Krievija ir kļuvusi atkarīga no Ķīnas pat attiecībā uz kabeļiem. Un visironiskākais trieciens nāca no paša Kremļa. Apspiežot Telegram Krievijas iekšienē, baidoties no nekontrolētas informācijas, viņi izjauca neformālo saziņu, ko pašas Krievijas vienības izmantoja, lai koordinētos frontē. Vai tu saproti šo likumsakarību? Un Ukrainas priekšrocība nav tehnoloģija, ko var nozagt vai nokopēt. Tā ir ekosistēma. Privātie satelīti, sabiedrotie uzņēmumi, programmas, dati, kas plūst dažu minūšu laikā. Un ekosistēmu nevar nopirkt kara laikā. Rubikons, tas Krievu dronu kara centrs, kur es pieminēju iepriekš, cenšas panākt. Bet viņš dzenas pakaļ kaut kam, kas kustās ātrāk nekā viņš pats. Un visa šī rezultāts jau ir iezīmēts kartē. 2026. gada aprīlis. Pirmo reizi kopš 2024. gada augusta Krievija piedzīvoja neto teritorijas zaudējumu. Tā atkāpās vairāk nekā virzījās uz priekšu. Krievijas uzbrukuma temps ir samazinājies no gandrīz 10 kvadrātkilometriem dienā pagājušajā gadā līdz mazāk nekā 3 šogad. Pats institūts godīgi atzīst, ka daļa no aprīļa krituma var būt sezonāla. Pavasara dubļi aptur jebkādu ofensīvu. Taču tendences samazinās mēnesi pēc mēneša kopš novembra. Un to nesaka tikai analītiķi. Antons Heraščenko, Ukrainas valdības padomnieks, apkopoja situāciju šādi. Krievijas virzība uz priekšu praktiski apstājusies lielākajā daļā frontes līnijas. Tikai dažos sektoros vēl joprojām ir vērojami panākumi. Un Krievijas zaudējumi tikai pieaug. Pēc viņa teiktā, tieši tehnoloģiskā pārākuma dēļ, ar kuru jūs tikko iepazināties, šie zaudējumi pieaug. Tā lielā pavasara ofensīva, ko Kremlis solīja, tika apturēta. Labi, puiši. Nav miera. Bez droniem. Un tur ir daudz artilērijas, un ienaidnieks piedzīvo smagu dienu. Tikmēr dziļie uzbrukumi ir kļuvuši par rutīnu. Korvetei nav nekādu izmaiņu. Ja ir kādas izmaiņas, tās nav redzamas. Ja ir kādas izmaiņas, tās nav redzamas Sanktpēterburgā. Uzvaras parāde Maskavā bez nevienas bruņu mašīnas uz ielām. Jūs jau esat redzējuši šīs ainas. Tagad jūs zināt sistēmu, kas slēpjas aiz tām. Un kā norāda tas pats institūts, Putins darbojas šodien ar aplamu priekšstatu par pašu fronti, ko baro ar uzpūstiem ziņojumiem, ko viņa augstākā pavēlniecība viņam sniedz. Cilvēks, kurš vada karu, vismazāk saprot, kas tajā notiek. Bet pats svarīgākais skaitlis visā šajā kopsavilkumā vēl nav nosaukts. Un tas ir vienkāršs aprēķins. Pēc Braudija teiktā, Ukrainas droni jau iznīcina no 33 līdz 35 tūkstošiem Krievijas karavīru mēnesī. Un vai jūs zināt, cik daudz karavīru Kremlis spēja savervēt mēnesī? No 33 līdz 35 tūkstošiem. Tas nozīmē, ka Krievija tagad zaudē karavīrus tikpat ātri, cik spēj tos papildināt. Padomā, ko tas nozīmē. Katrs jauns vīrietis, kas pievienojas Krievijas armijai, vienkārši aizvieto to, kurš ir aizgājis. Armijai pārstājusi augt. Un armija, kas neaug, nespēja uzturēt ofensīvu. Tā vienkārši asiņo uz vietas. Ja šie skaiti saglabāsies, un tā ir Ukrainas komandieru atklātā likme. Karš vairs nav politiskās gribas sacensība. Tas ir kļuvis par vienādojumu. Un šodien šis vienādojums ir pret Krieviju. Tāpēc atriebība pret Bučas brigādi ir vismazāk svarīgā šīs stāsta daļa. Tas, ko tu redzēji tajā termokamerā, nebija uzbrukums. Tā bija sistēma, kas darbojās. Satelīts to atrada. Dati tika saņemti dažu minūšu laikā. Drons to paveica. Ukraina nav uzvarējusi dronu sacīkstēs. Viņa atrisināja vienādojumu, un tas, kas to atrisināja, nebija ierocis. Tas bija informācijas ātrums. Un tas attiecas uz daudz vairāk nekā tikai šo karu.
Pirmo reizi kaujas laukā ir pierādīts, ka masa neuzvar informāciju, ka mazāka valsts var apturēt kodolvalsts ofensīvu, ja tā spēja redzēt ātrāk nekā pretinieks. Tas bija lielākais pierādījums tam, ka pasaule saprata vēstījumu. ASV speciālo operāciju pavēlniecība jau integrē tāda paša veida sistēmu saviem karavīriem. Visspēcīgākā armija pasaulē kopē Ukrainu. Skolnieks ir kļuvis par skolotāju. Un šis stāsts tikai sākas. Braudija spēks sola dubultot rezultātu 2. gadā. 200,000 zaudējumu. Krifu. Nu viņiem priekšā ir smags darbs. Šī vienādojuma pareizība tiks pārbaudīta tuvākajos mēnešos. Un katrs viņas tiks parādīts šeit kanālā. Un atbildi man komentāros. Vai tev šķiet, ka Krievija vēl joprojām var izjaukt šo vienādojumu? Vai arī spēle jau pilnībā ir mainījusies? Tagad attālini kameru un paskaties uz kopājiem. Lauksaimniecības lidmašīna, kas lido 1500 km, jo ir pārāk lēna, lai radars tai pievērstu uzmanību. $8,000 vērts balons, kas pazemo miljonus vērtu sistēmu. Rozā rakete, ko izgatavojas 3 gadus vecs uzņēmums. Aizpildot caurumu, ko atstāja Amerikas Savienotās valstis. Un satelīta smadzenes, kas pārvērš 2% no armijas par 1/3 no visa, ko Krievija zaudē. Neviena no šīm lietām viena pati neuzvar karu, bet kopā tās stāsta vienu un to pašu stāstu. Stāstu par valsti, kas pārstāja lūgt un sāka būvēt. Pirms 4 gadiem Ukraina lūdza aizdot ieročus ar noteikumu sarakstu, kur katru no tiem drīkst izmantot. Šodien tā katru gadu testē vairāk nekā 50 jaunus ieročus, ražo miljoniem dronu, eksportē tehnoloģijas sabiedrotajiem un redz, kā visspēcīgākā armija pasaulē kopē doktrīnu, ko tā pati izgudroja. Pastāvīgu bombardēšanu apstākļos. Skolnieks ir kļuvis par skolotāju. Un tieši tāpēc tas jautājums, ko uzdevām pašā sākumā, ir tik svarīgs, daudz plašāk par šo karu. Gadsimtiem ilgi pasaule ticēja, ka karš pieder tam, kuram ir lielākais budžets, lielākā armija, dārgākās tehnoloģijas. Ukraina kaujas laukā pierāda, ka tas iespējams ir beidzies, ka masa neuzvar izdomu, ka nauda neuzvar radošumu. Un ka nākamajā karā priekšrocība var nebūt tam, kurš tērē vairāk, bet gan tam, kurš mācās ātrāk. Ja šī pārmaiņa mainīja tavu skatījumu uz šo karu, nospied patīk, tas ļoti palīdz kanālam. Un abonē, jo šis stāsts ir tālu no beigām. Katra jauna ierocis, katrs tests, katra šīs pavērsiena nodaļa tiks apskatīta šeit. Un es gribu zināt tavu viedokli. Šajā jaunajā ērā uz kuru pusi tu liec likmi? Uz to, kuram ir lielākais arsenāls, vai uz to, kurš ir ātrāks, lētāks un radošāks? Uzraksti tur lejā, es izlasu visus komentārus. Paldies par skatīšanos! Tiekamies nākamajā video!